13. februārī Daugavpils novada domē norisinājās par tradīciju kļuvusī akcija Ēnu diena. Tās laikā skolēniem tika dota iespēja uzzināt par novada domes darbinieku ikdienu, iepazīties ar nozaru speciālistu darba pienākumiem un gūt iespaidus par iespējamo nākotnes profesiju. Daugavpils novada domē kopumā viesojās 23 skolēni. Kļūstot par ēnām, Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektorei, novada domes priekšsēdētājai, vērojot darbu juridiskajā, informācijas tehnoloģiju, sporta un protokolu nodaļā, informācijas un sabiedrisko attiecību daļā, kā arī Daugavpils novada sociālajā dienestā, finanšu pārvaldē un būvvaldē. Ēnota tika arī jaunatnes lietu speciāliste un jaunatnes lietu projektu koordinātore. Jaunieši uz Daugavpils novada domi bija ieradušies nevien no Daugavpils un Daugavpils novada, bet arī no Preiļiem, Keguma un Krāslos. Šogad interesi par piedalīšanos Ēnu dienā Daugavpils novada domē izrādījuši 65 jaunieši, pieteikumos norādot, ka tā ir iespēja viņiem jau saulaicīgi uzzināt par savu iecerēto nākotnes profesiju. Akcijas ietvaros skolēni ne tikai sekoja līdz ikdienas darbiem, bet arī iesaistījās un varēja rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Lielāko interesi šogad jaunieši izrādīja par novada galvenā arhitekta profesiju, ko sākotnēji ēnot pieteicās 14 skolēni. Daugavpils novada galvenā arhitekte Nansie Tamane izteica sajūsmu par savām ēnām, kas bija atbraukuši uz Daugavpils novadu pat no Preiļiem un Keguma. Ēnu dienas noslēgumā skolēni kļuva vēl jau vairāk pārliecināti, ka viņi vēlas apgūt tieši izvēlētās profesijas. Tagad es varu droši pateikt, ka man tas patika, un es ceru, ka man izdosies studēt LU komunikācijas fakultātē. Interesantākais bija tas, ka mēs uzzinājām, kā tiek plānotas visas sacensības, kādi budžeti tiek piešķirti. Tad kā tiek viss tas norīkots, kas tieši vajadzīgs, lai sarīkot tās sacensības. Tā kā pats intensīvi nodarbojos ar to, liekas interesanti. Katrs skolēns saņēma apliecinājumu par savu dalību Ēnu dienā. Daloties ar iespaidiem par dienas gaitā redzēto un piedzīvoto, skolēni atzina, ka ēnot varētu pat vairākas dienas pēc kārtas, jo ēnošanai piešķirtais laiks izrādījies daudz par īsu. Ēnu diena ir populāra izglītības akcija ne tikai Latvijā, kur tā notiek kopš 1999. gada, bet arī visā pasaulē, kuras laikā skolēni apmeklē sev vēlamo darba vietu un iesaistās interesējušās profesijas pārstāvja darbā. Daugavpils novada dome plāno arī turpmāk piedalīties projektā Ēnu diena, lai veicinātu skolēnu informētību, izpratni par pašvaldības darbu un rosinātu domāt par turpmākās izglītības un karjeras iespējām.